Lai arī Krapes pirmsākumi meklējumi kopš seniem laikiem, par ko liecina arī atrastie senkapi. Pagasta pirmsākumi un pagasta nosaukums saistās ar Krapes muižu, ko tolaik sauc par Krapenhofu. Krapes muiža mums ir tāda, var teikt, maza lauku pērle. Jau vairāk kā gadsimtu atpakaļ, 1910. gadā, tika uzbūvēta Krapes muižas centrālā pērle Kungu māja, no kuras vairs palikuši tikai pamati un terases kāpņu fragmenti. Taču dzīve muižas teritorijā turpina griezties. Mēs šeit esam 4 mājasaimniecības, kuras ir aktīvās mājasaimniecības un gaida pie sevis turistus. Un viena no šīm mājasaimniecībām esam mēs. Tās ir Krapes ūdens dzirnavas. Tieši šeit. Tieši šeit. Šeit arī vēsturiski ir bijušas dzirnavas. Un dzirnavas šeit ir pastāvējušas arī ļoti ilgi. Bez dzirnavām, protams, muiža iztikt nevarēja tajos laikos, jo tā bija ļoti svarīga vieta. Krapē, ja jūs ierodaties, jums šeit būtu darīt visu dienu ko. Jo bez dzirnavām šeit ir apskatāmas arī citas mājasaimniecības. Un viena no tām ir Skaņu māja, kas ir pazīstama varbūt jau vairāk. Nākamā saimniecība, kas jau tā ilgstošāk un arī būs varbūt vairāk zināma, ir Vīndarīte Lauskis, kas atrodas Lausku mājās. Un 4. saimniecība, ar kuru mums ir kopsadarbība, ir Aviņu parks. Un Aviņu parkā notiek rudens aviņu audzēšana. Visi tiek aicināti uz aveņu lasīšanu rudenī. Krapes muižas teritorijā dzīvojusi kāda leģendāra personība – Vilis Lauskis, aizrautīgs dārznieks, ievērojams ar savām inovatīvajām idejām, jaunu šķirņu radīšanu un sarakstītajām grāmatām par augļkopību. Vilim piešķirts 3 zvaigžņu ordenis par ieguldījumu dārzkopības attīstībā. Šobrīd Viļa Lauska stādīto jau gandrīz 100 gadu veco ābeļu ražu novāc un vīnā un sidrā pārstrādā viņa mazmazdēls. Klausies, un tad tu vīnu taisi? Jā, es vīnu taisi. Kā tā izdomāja? Vecāks liels dārznieks bija un tad viņam bija baigi ābeļdārs. Un tad no tā vienkārši ābola un aiziet. Izjūta aicinājumu, ka vajag tā kā, jā? Jā. Stāsts ir tāds, tā, kad deva tos uzvārdus, nezinu, kurā paudzē tas tur bija, bet sīkais ar basām kājām ziemas laikā bija aizbēdzis no mājām un paslēpies sienas čūnī, kaut kur sienā ieracies. Un visu nakti nav nācis mājās, bet naktī esot bijis baisais sals kaut kā tur -25 vai kas, un viņš nav atnācis mājās, nav nosals. Un tā, ka muižkungs tā kā uzzinājis to stāstu, nezinu, kā tur padzirdējis, tad viņš nospriedz tā, visi šitie te ir lauski, šitos pat sals neņem, un tā kā tāds tas stāsts par uzvārdu. Krapes pagasts lepojas ar skaistām vietām. Šeit atrodas Lobes ezers, cauri tek Ogres, Prāslas un Lobes upītes. Skaistas ainavas kā ziemā tā vasarā priecēs ikvienu, kuru ceļi atveduši līdz šai pusei. Ar Krapi cieši saistīts Wernera Pūpola vārds, kurš kļuva par Krapes pienotavas vadītāju 1964. gadā. Ar savām ambīcijām un mērķtiecību direktors ieguva labvēlīgu iesauku Apsēstais. Viņš arī atbildīgs par to, ka vecā Krapes baznīca tā vietā, lai sabruktu, pārtapa par koncertzāli Liepziedi ar 200 vietām klausītājiem un lielisku akustiku. Dievs dod mums vairāk tādu labu saimnieku un skaistu pagastu.